Šodien saliksim kopā manu dzemdību somu. Parādīšu, ko es plānoju ņemt līdzi. Sākšu ar pašu galveno, kas ir dokumenti. Tālāk man ir higienas maciņš. Tajā iekšā man ir salvetes, balzāms lūpām, šampūns un kondicionieris matiem. Tālāk ir ķemme, soba virsta un zobu pasta, kā arī slavenā purelana ziede krūtīm, dažas matu sprādzītes un matu gumija. Atsevišķā iepakojumā saliku pēcdzemdību higienas preces. Šeit man ir ūdens pudele, ar ko vieglāk apskaloties pēc doletes apmeklējuma, nakts paketes, tad šeit ir arī parastās paketes dažas, tad man ir krūšu ieliktnīši un vienreiz lietojami paledziņi gan man, gan mazlītim, un tīkla veida biksītes. Tālāk man ir kokvilnas veļi, kā arī 2 barošanas krūšturis, viltas zeķītes un ērts apģērbs dzemdībām un arī pēc tam. Kā arī, protams, ērtas šķīviņas, un šeit ir arī vatistiski. Tālāk man ir mīkstas sēdziņa bērniņam, autiņbiksītes, 2 dažādi veidi knupīši, kā arī pirmais apģērba komplekts plus pamperīts. Tad šeit ir māju braukšanas komplekts, dažādi rāpulīši. Tad šeit ir arī cepurītes, cimdiņi, zeķītes, biksītes un bodī. Un šeit ir arī mitrās salvetes, kā arī muslīna autiņi, gan lielie, gan mazie. Un tumšdielas man pašai. Tas laikam arī viss. Protams, es vēl pievienošu vīramantas, vīramduielīti, čībiņas un ērtu apģērbu. Tāpat arī es koferī pievienošu vēl arī uzkodiņas nelielas un ūdens pudeli man ir vajadzīga vēl. Ja es kaut ko esmu aizmirsusi svarīgu, lūdzu ieraksti komentārā, atgādini man. Jo, jā, pagaidām tas ir tā kā viss, ko es esmu salikusi savā dzemdību somā. Bet tagad, gan draugi, atvados no jums un tiekamies jau manos nākamajos video.